Mums tāds ātri ziņas ir atnācis kaut kāda mašīna un viņai spāna rakstīts 6,3. Ko mums ar viņu darīt? Tas nav piens. Es tā gribētu to mašīnu redzēt. Tas ir viens, man liekas, tā ir tāda leģenda, tas 6-3. Tur ir muskuls iekšā. Starp cik vārds laukos ir vasara. Tu mums ir ziema. Pastāstīs laikā. Jā, mums arī ir vasara. Viss jau. Galīgs silts īstenībā. Galīgs silts. Un tad reku ir tas aparāts. Šitas ir baigais. Iedomājies, kāds tu esi Džeks 2008. gadā? 7. Nereāls, tu esi dūzis lūžiem. Japānā rēķina viņš vēl dārgāks bija, ka pirka kāds viņu importēja tur tā kā. Zini, kā vajag šito? Vajag tā, kad uztaisīt labu YouTube video, bet tā kā jūs esat BMW eksperti lieli, jā, aktīvi. Kur arī džikīs. Visi ierindā. Es domāju, ka te jāzvan ir Dūzim! Zinām kā dūzi, citi viņi zin kā perekupu dienas grāmatiņu, citi viņi zin kā Dzintarzem. Vēl zin kāds kā dzintarzem, vēl zin kāds netīrā prece, bet mēs zinām kā dūze un Nilsona. Man liekas, ja mēs viņam pazvanītu, un ja viņš mums piekrist un pastāstīt par šitādu aparātu, būtu tāds kontents. Taisīsim studiju atkal. Ko taisīsim? Studiju atkal taisam, ja piekrīt. Kas tas ir? Nu studiju atkal mūsējā, Auto 2000 studiju. Es domāju, pudiņu. Nē, studiju. Studiju taisam. Das ist nicht Deutschland. Nein, no pudiņ. Deutschland. Bet vārds es ātri iemtišu. Ja jau mēs skaties, ka vārds laukos pa Zviedri atnāca. Inscriptions. Salons. Salons smuks, ļoti smuks. Redzat? Mūzons arī bija pareizais. Beha šitā 17, Beha šitā... A tev kāds Mersis ir? Ir C200. Un zini, kas pa prikalu? Pasties, kas te iemetās. Kas tas ir? Džerijs. Tas ir Džerijs. Jā. Es domāju, kur mūsējais pazuda. Džerij, kad es atvēru durvis un mēģinu izdabūt ārā, pasties, ko viņš dara. Man liekas, tev vairāk bija bail nekā Džerijam. Man ir ļoti bail. No Džerija man ir ļoti bail. Bet tu pagad ātri. Džerija, tienāk savā mājā. Neslīk Džeks dzīvo, jā? Kādā Mersī. 22. gada C-klasē. Viņš jau negrib kāpt ārā. Mums 7. gada S-klasa tikai ir. Mums tikai tāda ir, mums nav. Katrā ziņā, jā, davai mēs zvanam. Mēs zvanīsim Dūzim vēl tulītām. Nu, tā, bet tagad es gribu palielīties vārds laukā. Maičonā. Sorry. Silts. A, tu galvenais runā pilniem teikumiem. Gāriem pilniem teikumiem. Nevar skaļāk uzgriezt. Jā, klausies pilnais teikumu. Viņš tev to Rob teica, kas? Tas ir 40. Korekt. Labi, protams, ka nebūs tik jaudīgs kā S63, bet 40. ir labs. Mums vēl ir Skoda, Audas, V6. Paga, mums arī aparāti, tad ir 40. uz vietas. Paga, ātri aizbrauks līdz otram placam. Kamēr braucam, mēs Mēs parādīsim savējo 40.
Netīrs vēl tikai. Bet Netīrā preci. Tīrāts 40. Sēdāns. Empakā. Softcloses. Labi. Ko tu saki? Softcloses empakā. Čipots, benzīns. Vēlreiz? Kāpēc tu to S63 pirki? Tev bija pasūtījums, vai tu vienkārši jūti, ka viņi jāpērk? Jūt, ka bija jāpērk. Tā kā Teim arī var pasūtīt. pie manīm arī var pasūtīt, jā. Vajag nekavēs jūsu Dūželim. Tūlītās uzvanīs. Veiksmīgs video, labs video, un ļoti žēl, ka es neesmu tiešām. Un baigi žēl, ka jums tik augsts, ka esam maikā, bet jums ziemas cepurē. Normāli. Kaut kā tā. Davai, zvanam Dūzim un taisam video. Kaut viņš piekrist atbraukt. Nu, cerams. Davai. Viss turās, čau. Op! Labvakar! Auto 2000, labs vakars. Labs vakars. Zvanu tev vienā svarīgā jautājumā. Mums ir, kā sacīt, ieradies vācietis, kurš ir 15 gadus nodzīvojis Japānā, studējis par samuraju. Un kā tev kā ekspertam zvanu prasu, vai tu vari mums izlīdzēt un nedaudz pastāstīt nedaudz par to modelīti smalkāk? Tu domā, ka es tev zināšu pastāstīt par viņu? Es ceru. Tas ir Mercedes. Nu, par Mercedesiem mēs kaut ko varam parunāt. Bet par Japāņiem un samurajiem? Es saku vācietis, sirdī vācietis, kurš nodzīvojis, ir mācījies samuraja lietas vienkārši. Bet ir atgriezies apakaļ dzimtenē. Pielaidīs ciemos. Labi, ar tevi, būšu. Davai, sarunāts, čau. Davai. Nu, Perfekt. Dūzes būs klāt. Dzintars zem auto. Gaidām. Gaidam. Šodien pie mums studijā īpašs viesis uz apskatu S63 AMG. Cilvēks, kurš par Mercedesiem zina ļoti daudz. Labi, nebūtu rāmta. Salam aleikum. Malaikum. Tas ir viņš pats, Nils. Īsumā varam piesēst, lai nav jāstāv, kamēr tā neērt un nosist. Redz, īsumā, ko tu varētu pastāstīt par šo Mercedes S63 AMG? Nu, par S63 tev baigi neko nepastāstīšu, bet par S-klasi 221. Nu, tādā savā kontekstā gan jau, ka kaut ko es bišķiņu varētu pastāstīt. Bet es pat nezinu īstenībā, ko mēs te daudz runāsim. Es uzreiz gribētu parekomendēt visiem bembistiem un tiem, kam patīk F01, slēdzat ārā. Šitam būs diezgan smagi jums skatīties šo visu. Tiem, kur patīk A8, tie var skatīties? A8? Nu, auģiks. Auģiks. Jā, nu kaut kā tā. Es nezinu pat īstenībā, ko es tev varu baigi pastāstīt. Šitā 221. nobraukāja kaut kādu īstenībā, man liekas, pusgadu pats. Un, labi, teiksim, ja mēs atmetam to AMG, tad es varu pateikt, ka viņam pat baigi nav konkurenti. Teiksim, labi, tur Audi A8, nu, es vienmēr esmu bijis diezgan neitrāls pret A8, nu, pret Audi vispār. Ja izmet no Audi Quattro ārā, tad baigi nezinu, kas tur, pa ko tur baigi kaifot. Bet, nu, tāds droši vien tiešākais konkurents viņam noteikti ir, nu, štajā paudzē, gan viņš konkurē gan ar S65, gan ar F01. Nu, ne 65, ne F01 īsti tā kā, nu, es neuzskatu, ka viņš ir konkurents. Pirmkārt, ne S65, ne F01 nebija AMG. Nu, mums nav 7. sērijas M. Jā. Teiksim, jaunākiem jau viņi tur sāk kaut ko bakstīties, marketologi izštukoja, ka vajag. Paņēma piemēru no Mercedes, nu kā vienmēr. Savukārt, otra lieta ir tā, ka, nu, teiksim, gan 65, gan F01 konceptuāli ļoti forša mašīna, bet, nu, viņš nedavāk līdz tā S-klasē. Nu, galīgi nedavāk. Īpaši, teiksim, kaut kādā, pēc tam izbrauksim, parādīšu un pastāstīšu, teiksim, to, ka Mercedes ir šajā paudzē, teiksim, ja pa jaunajiem Mercedesiem man ir diezgan daudz jautājumu par kvalitāti gan salonā, gan vispār, gan pa materiāliem. Jā, uzreiz viens jautājums.
Tu teici, ka pabrauci pusgadu ar tādu pašu. Varētu būt, kad ir salonā pakojumā izolācijā atšķirības AMG un tam, ko tu brauci, vai... To mēs tūlīt pārbaudīsim. Jā. Man arī pašam sanāca izbraukt, likās ļoti klusi priekš tā laika. Tāpēc, ka 221. S-klasa viņa jau pati par sevi ir nopakota, es domāju, ka pat labāk nekā konkurenti. Labāk nekā man bērniņi, ne? Nu, pilnīgi noteikti, jā. Nu, kā šodien bērniņus pakoja. Nu, ja vecajos laikos pakoja, tā jau nav tik traki. Tāpat arī ar mašīnām vecajām. Jā. Jā, bet ja godīgi es pats ar 63. neesmu pat braucis, tā kā man būs interesanti izbraukt. Es nobraukāju ar 3-nieku dīzeli un kaut kādu brīdi, kaut kādus gadus atpakaļ es biju atvedis arī 420. dīzeli. Arī bija diezgan interesanti. Tas nebija no Spānijas? Bija no Spānijas, jā. Jā. No Spānijas 420. dīzels, ar kuru izbraucot, viņš man bija pēc tā 3-nieka. Tā, kad es izbraucu ar to 420. dīzeli, nu tad iekāpjot atpakaļ 3-niekā pēc tā 420. Tur tomēr V8 dīzels. Sajūta bija, ka tu esi no 3-nieka iekāpis 2-niekā. Nu, dramatiska atšķirība, jā. Tā kā, nu, būs interesanti izbraukt arī ar 63. Vēl tāds jautājums, meklējot kaut kāds autiņas klientiem vai skrienot pāri izsolēm vai mobilē, esi kaut kur redzējis šādus? Var atrast vēl vai ļoti grūti? Var, piķi vajag tikai. Nu, nav, viņi diezgan maz ir un es, ja pareizi sapratu, šis ir no Japānas. Jā. Un tā Japānā tomēr... Teiksim, tas ir līdzīgi, kā ļoti daudz prasa, teiksim, kaut kādas klasiskās mašīnas bez rūsas. Nu, meklēt viņas Vācijā, tev ir jābūt diezgan labi situētam. Lai viņas atrastu, teiksim, pa kaut kādu relatīvi pieņemamu ciparu, tev ir jābūt bišķi radošākam. Tāpēc arī daudz viņas ved no Japānas. Man gan liekas, ka tas lielais Japānas krējums jau ir pa šitiem gadiem jau nosmelts. Jā. Baigi tur, teiksim, priekš sevis kaut ko specifisku pameklēt var, bet, teiksim, mums viņus vest no Japānas uz pārdošanu, man liekas, ka tur nav vairs baigi rentablais pasākums nav. Bet, teiksim, ja mēs, nobīdamies no konkrēti no 221. Tur, kur ir tās problēmas ar to rūsu, es rekomendētu viņus paskatīties kaut kur, Francija, Itālija, tur arī savas īpatnības, bet, man pašam ir 140. vedu no Spānijas. Tur viņu arī, protams, ir kaut kādas savas īpatnības, bet, kā saka, arī piegāja radoši, izsolē. Šitā viņi nopirka pēc 6 bildēm. Tur jāriskē vienkārši, tur nebija varianti. Kāds viņš atnāks, tāds viņš arī atnāks. Atnāks viņš daudz labāks, nekā es biju gaidījis. Rūsa tur nav bijusi pa tūmā. Tā kā, viņi tur nav arī šobrīd. Galvenais, nebraucam ziemā. Salsēda mašīnas Latvijā. Pilnīgi visas bez izņēmuma. Absolūti. Man pašam būs interesanti saprast to, salīdzināt, teiksim, to gaitu, protams, viņš arī iet, jo, nav tā, ka es esmu baigi cirts ar kaut kādiem baigi jaudīgiem modeļiem savā dzīvē. Es esmu pabraukājis ar E60 M5, RS7 un Maserati quattroporti. Tā ir, principā, līdz šim visu man pieredze ar 500 plus zirgiem. Plus mīnus turbo dzinēji visiem, šitām ir atmosfēras, kas saprot, jā? Biturbo. Biturbo? 63. V8 biturbo, manuprāt. 6-3, jā? Jā, 6. Jūs tur pēc tam piefilmēsiet to, ko būsiet iemācījuši tevi ChatGPT, to pēc tam piefilmēsiet no Office klāt. Jā, tad maucam iekšā salonu, ne? Lai nav jāsaldējās. Vienīgais, zin kā, baigi stulbi, ja tu laidīsi to laivu, tad runāsies pāri visu kaut kāds. Es nerunāšu, es vienkārši filmēšu. Apklusīsi? Jā. Paldies. Jā, kas, teiksim, stāstīja to salīdzinājumu par to F01 un to 65, ar ko viņš principā pārklājās. Tur pirmo gadu 221. pārklājās ar 65, facelifts jau pārklājās ar F01. F01, protams, varbūt bišķiņ modernāks jau tajā 11. gadā nekā 221. facelifts, bet labi, teiksim, šeit nebūs baigi objektīvi salīdzināt, jo šitas ir diezgan labi nokomplektēts, ar ka viņš visi ir napa sādā. Visi paneļi napa sādā, reku šitie visi nošūti. Reku gāzes iekārt, man liekas, kaut kādu uzlikt, ne? Kaut ko viņi te meistarojuši, gāzes tā nav, bet jā. Bet ar visu to, teiksim, skaties, teiksim,
Viņam nav neviena poga pa lielam, no kaut kāds lēts plasmas. Reku, šitās viss ir nostrādāts, Visam, kam tu skaries klāt, te viss ir uztaisīts kā pie cilvēkiem. Arī durvis varot ciet, var sajust tā kā, kārtīgas durvis. Es saku, visi kloķi, teiksim, nezinu, tur Bembim, Auģikam, tur kaut kāds ir, tur plasmas lētās parastās pogas. Tad te kaut kādas lētās parastās pogas. Teiksim, pa opcijām tur vispār nerunāsim. Teiksim, es klasē ir baigi forši tas, ka tu, teiksim, to apakšējo daļu, skaties, tu var pabīdīt pilnīgi visu sēdekli. Man jau arī. Tā es bīdu kā reiz tevēju, jā. Es viņu ieslēdzu. Jā, bet, teiksim, tu var bīdīt visu beņķi, bet tu var izbīdīt tikai apakšējo daļu vienu pašārā. Un tas ir arī 92. gadā 140. virsbūvē, man tieši tas pats. Reku, tu to atbalstu var dabūt līdz pašam celim. Reku, es viņu tāds iebīdīs iekšā, un tu viņu var izbīdīt maksimāli ārā. Tu te tā kā divānā sēdi. Es arī skatos, durvju karts ir pilnībā ādā. Tās te ir uzšūts atsevišķi. Protams, Bembim baigi forši ir tas, ka viņam ir komfortnieki. Bembim komfortnieki ir principā faktiski labākie sēdekļi. Tie ir dēļ tā, ka tu to muguru var salauzt divās daļās. Šitan īstenībā to arī diezgan daudz var izdarīt. Es gan te neatceros, kur to varēja izdarīt. Drivers seat. Masāžu. Reku te varēja to muguru kaut kur pagrozīt, man liekas. Bet AMG beņķim, jā. Un otrs ir tas, kad Bembim, teiksim, 65. atceraties, kāda bija masāža. Viņš tur vienu vaigu paceļ, otru vaigu paceļ, baigā masāža. Šitam jau ar visām reku pulsācijām. Ātrās, lēnās. Čiepiņa blakus sēž varēja, kā saka, viņu jau iesildīt. Pirms treniņa. Jā. Kundze, ceram, šito manējā neskatīsies. Arī kundze var uzlikt uz treniņu. Tūlītās ieslēgsim vienu, ieslēgsim otru. Kur ir pulsācijas. Kaut kas notiek, iesildīs ta mani. Tādā veiču kolektīvā es baigi negribētu iesildīties. Ne. Iztiks. Kas man labi likās, atpakaļskatu kamera laba un nakts ir redzamības kamera. Viņš neļauj, jo es esmu atpakaļgaitā. Kas te ir? Lēc mums bija setu auto. Auto, jā. Kur ir. Un... Viņš ir ārā, tā kā līnija asistents daudzās mašīnās. Arī, starp citu, man liekas, viena no pirmajām mašīnām, kurai sēriju veidā bija nakts redzamība. 65. 60. Mūsu visu iecienītais. Un 221. S-klasē. Tā, mēģināšu izgriezties ārā. Man būs katrā ziņā interesanti salīdzināt, jo es esmu niknākais 221, ko es esmu braucis, ir 420 dīzels, jā. Viņam ir 4 litri dīzels, jā? Es patīsim, man neatceros, viņš bija 4 litrīgs. Varētu būt, ka 4 litrīgs. 420. Jā, mājās es atceros. Maz instrukcija visiem Mercedesu entuziastiem. Tas, ka tur uz pakaļas ir 280, 300 vai 320 vai 350, tur motors būs viens un tas pats. Tāpat kā 200, 220 un 250. Visiem būs 2,1. 4,3. 4,8. Jā? Vai 4,3. Labi, mēs nebūsim tik sītumā. Jā. Lielākais tas, ka es braucu no Rīgas, viņu dzinu šurp tukrumu, klausījos televīziju, jo radio viņam ir pēc Japāņu frekvences. Tur katru otro staciju tikai ņem. Tur no 70 sākās megahertziem līdz 90. Tad tur arī, jā. Okay. Tas, Amerikā ir pāri. Ne pāri, jā. Zinu, ko es nesen uzzināju? Tūlītās pārbaudīsim vienu opciju. Reku atveram logu, bišķiņ pavērsim vaļā lūku. Un nesen dzirdēju, ka ja mēs piespiežam un pieturam recirkulācijas pogu, visam ir jāizvarās automātiski. Jūtāt spēku? Tas strādā. Mercedes. Restu es domāju, ka cerams, ka cilvēki jau ir iemācījušies, vai ne? Kas ir rests? Noslāpējam mašīnu. Varam, pirms aizslēgšanas uzspiežam restu. Un Mercedes, man liekas, kādos Volkswagenos ar šitā opcija bija. Jā. Viņš turpina dzenāt silto gaisu, kas tur vēl ir palicis. Jā, silto vai augstā. Jā, vasarā attiecīgi kondicionieri tik ātri nesakarst salons atpakaļ. Visādi sīkumiņi, bet forši arī AMG uzrakstīņš. Šitais varēšu paņemt līdzi? Jā, noteikti. Ok. Kaut kā šitā. Samainīsim vietām.
Ko es tur kaut kādu vecu tisu atstaigāju. Griezti Alkantariņā. Nē, labi, mēs taču negaidīsim neko. Ui. Šito nevar pabraukt. Ar Iepsi jums tā vispār ir kaut kāda milimetra virsū? Kaut kādā Nē, jau mēs ar vasarēniem braucam. Nē. Pēc 1. decembrā ar ziemas riepām jābrauc. Ātrums arī jāievēro. Braucam tas 63. Mēs tā kā viņi neizbrauksim te neko. Ir tik traki? Uz kuru pusi brauksim? Kā mūs vedīs? Turpat, kur Tukuma policisti, toreiz lidoja uz 200. Tad jābrauc atpakaļ. Viņi jau nebrauc pa turieni? Nē, no apla uz aplu. Mums vienīgais apskaņošanas sistēma nav, lai mēs tā varētu darīt. Un jā, lampiņas arī nav. Bet kas, brauksim prātīgi pēc noteikumiem. Jā, bet tagad braucot mierīgi, nevar jūs nekādu atšķirību, ne? Pagaidām. Pamēģināsim viņu ielikt komfortiņā. Es jau pat vairs neatceros, kur bija tās pogas jāspiež. Šitas bija laikam cēliens uz augšu. Kaut kur viņi varēja pārslēgt, pat nezinu kur. Reku mūs apdzina, 63. apdzina. Nereāli. Pasties kas? Kia Ceed ar krāvas kasti. Nu, viņam tā mājam gāma, liekas, arī tas piekars regulējums kaut kāds bišķiņ savādāks ir. Es domāju, Viņš ir viņam ir stingrāks. hidrauliskā piekara. Nu, man ir pneima. Pneima jābūt. Viņam reku tu monitoriņu pat varēja pabīdīt reku uz tavu pusi. Zai. Viss kā priekš cilvēkiem ir Viss jau notiek 2007. gadā. Jā, nu vispār jau 2005. arī. Kosmos. Šo modeli mēs atstāsim tā, lai jaunais īpašnieks jau viņu saved vai nu perfekti, vai nu kā viņš attiecīgi vēlās pārdošanā, jo mums tagad viņu savest līdz stīgai. Nu, tas, kā es tikko vienam ar klientam teicu, viņš man tur kaut ko sāka, kas saka, viņa augt uz cenu, jāsaprot, ka mēs esam perikupi. Ir labāki perikupi un ir sūdīgāki perikupi, bet mēs neesam restaurātori. Mēs nevaram tās mašīnas atrestaurēt līdz kliņķim. Tieši tā, un vēl jau ir dažādi veidi restaurātori. Ir restaurātāji, kas var restaurēt, nezinu, par 1000, ir restaurātāji, kas to pašu darbu izdarīs par 10 000, vienkārši kvalitāte atšķirās. Tā kā jā, mūsu tas mērķis ir, principā, nu nezinu, nevis mērķis, bet tā politika, es domāju, ka mums vairāk vai mazāk ir viņa līdzīga, atdot to mašīnu pienācīgā stāvoklī, bet, nu, ne jau atrestaurēt līdz pēdējai skrūvītei. 7 ātrumu? 7G Tronics, jā. Man joprojām ir jautājums par tie... Reku ir MSC, ne? Tas ir sportā, viņi varēs komforts, Manuāls, jā. Manuāls un Sports. Sports vai standarts. Mercedesam bija arī kaut kādiem vecajiem, man liekas, standarts. Komforts būs standarts, ne? C, komforts. Lāpstiņas. Nu, šitādam aparātam jau ar lāpstiņām var paspēlēties. Vienīgā mašīna, kurai es esmu braucis ar lāpstiņām, un arī nevis tāpēc, lai pārslēgtos, bija Maserati Quattroporte. Un es viņu slēdzos tikai tāpēc, ka mans čoms Igauns bija uztaisījis viņam mēmāko izplūdi, speciāli brauc uz Krieviju taisīt. Un tikai tāpēc, lai stājoties pie luksafora, var pacirst atpakaļ un pašai no pakaļs. Tikai. Viss kaifs bija tikai tur. Bet bija kaifs? Mēmākais. Dzētu kaut kādu plašu laukumu, lai varētu vēl pabaudīt. Tu domā, ka es gribu viņu ielikt slīpi? Pa 21 vai 22? Akcijas 21 tev uztaisīs. Kāds emocijas Nilsona, teiksim, salīdzinājumā, ko tu minēji, tu biji braucis ar 4-nieku benzīnu? 4-nieku dīzeli? Dīzeli, nu, kādi ir, teiksim, starpi? Nu, tā, ja es man uzlikt normāls riepas un pasaukt sausā laikā, būtu vieglāk atbildēt šo jautājumu. Teiksim, braukšanas ziņā, nu, kaut kas savādāks ir jūtams. Viņš brauc īstenībā diezgan labi. Un starp citu, man liekas, ka no tās vietas vajadzētu varēt arī pamīdīt to tavējo krēsu priekšā, pēc cik viņš ir longā. Nē, pārslēdz. Tur ir rekuši tādai bultiņai jābūt, redzi? Jā, un tad varēs pamīdīt. Jā. Iebīt to Robertu panelī iekšā, lai viņš iespiežās. Muguru arī var pieregulēt viņam. Jā. Bīdiņ projām. Ērti. Nedaudz zālē, bet īstenībā man arī vieta ir. Es tev palīdzēšu.
šitā ir opcija, ja tev ir ģimene, šādai opcijai vajadzētu būt iespējai pasūtīt katrā mašīnā. Jo tā, ka sīkais sāks pārdīt muguras, tad tu no šitās vietas var to beņķi vienkārši paregulēt. Jā, tā atkal nav Jā, galīgi vērti. Tu jau nesaidi Arču prezidents vietā. Nē, prezidents jau sēž tur, lai šoferim, jā. Apsargu vietā. Vai apsargs priekšā? Robis ir apsargs šitajā braucienā. Tāds darbs. Starp citu tā podziņa, tā apakšā, kas tur bija, tā esot Japānā, tā kā īgla strādā, tā kā pretējs ir tas. Gāzes podziņa. Gāzes podziņa, tā ir nestāstu man te. Nācam Perekupam. Neko atnāc parādi, kas tur ir. Nu, skats, tā nav gāze. Tā tikai gāze. Tā nav gāze. Nu, liecies mierā, tā ir Gāzes balons. Es tikko pārslēdzu uz gāzi. Tas stāst. Kāda gāze? Vispār jau man īstenībā bišķiņ tā gaisma aizmugurē traucē. Bet nu nekas atstāja. Nu, paskatāmies, iet viņš vai neiet. Jā, kā, tā tu te pabrauks. Teica, riepas uzliekat. Paklājs pat atlocījās apakšā, redzēji? No ātruma. Jā. Wow! Gaismas ir labas. Priekš tā gadījumā es pieradu, jā. Mums nebija tā īsti sajūts vēl. Grūti arī, saka, tā nav riepas, baigi, tu nesapratīsi. Slapš. Slāpši. Slapš, jā. Bet no ziemenes te noteikti sailons var noplēst pusstundā. Lisus. Mierīgi. Bet viņš stingrāks ir. Es nezinu, kur viņu var pārslēgt, bet trīniekam dīzelītim, tādam dzīvam, gaita mūs mīkstāk. Kāpēc tā? Es domāju, ka viņam ir iestatījumi piekarēji kaut kādi bišķi savādāki. Jā, un bija tam gaismas, bet laikam krāsas nemainās, tikai spožumu varam samainīt. Bet priekš, kāds saka, no 5. gada jau šis nāca, tad tas mēs ir jau... 5. gadā šitas modelis pirmoreiz jau bija? Man liekas, ka 5. līdz 14. facelifts iznāca... Jā, 13 mēs jau... Facelifts, man liekas, 10. vai 11. Jā, tad ir 22. kurā 13. 14. man liekas, jā. Stūrs apsildinājums būtu šādiem. Jā. Šitiem galā pociņiem, man liekas, ka bija jābūt. Vēl viens jautājums, Nils. No. Es atceros, tev bija 90, kura 3. gada S-klasa salīdzinājums, teiksim, šitas kuzovs ar tavu kuzovu, nu, braukšanas ziņā. 92. gada 140. jā. Okay. Nu, jāsaprot, ka viņš ir 140. ir, nu, tāds arhaiskāks, ja tā var teikt. Aha. Bet, nu, viņš tāds īstāks ir. Nu, viņam tā gaita ir savādāk, bet tur bišķiņ savādākā kontekstā jāskatās. Šitā jau tāda salīdzinoši moderna mašīna, bet, teiksim, tai 140. tas šarms ir tajā, ka viņa bija tāda pēdējā mašīna, ko taisīja inženieri, nevis marketologi. Šitien jau marketologi šancēja, lai nu šits ir nošancēts. No 221. sakopš, es viņu pabraucu kaut kādu laiku. Nu, nezinu, teiksim, ja gribās kaifot un patīk kaifot līdz tajiem kaut kādiem 15,000, tikai un vienīgi šitas. Tu nav ko citu tad, paņemt. Cilvēki runāt, kad viņš atkal tāds, nu, kā lai pasaka, Dārgi uzturams. uzturam un cimperlīgs tāds, nu, grib, lai uz servisu biežāk vai nekā. Sveiciens visiem, kam ir N57 motori. Sveiciens visiem Audi no 2011. gada uz augšu. Ar 7 kārbām, ar 180 kW. Sveiciens arī no 15. gada ar 200 kW. Sadalenīts jūs sveicinās drīz visus. Sadalenīts, ķēdes. Tikko arī klientam vienam palīdzēja nopirkt citur mašīnu, Q7, un cik nobrauc nedēļu. Mainīja vārstu vāk blīvus, ķēdi tur šitādi te pie 250. Pilnīgi ļengan. Un negrabēja. Kuram audiņam? Q7. Un 17. gada. vēlos teikt skatītājiem, ja interesē vairāk tā tehniskajā video, kur viņus varam tā skatīties YouTube'ā. Nu, es jau Plašāk. plašāk jau kaut ko jau tur šādi pavāros bišķiņ YouTube'ā. Perekupa dienas grāmata. Droši varat rakstīt arī viņam komentārus, viņam patīk viņus lasīt un atbildēt. Viņš visiem atbild. Bet atgriežoties, teiksim, pie tā
Labi, teiksim, te mēs jau nerunājam par AMG, lai gan konkurentiem jau tur baigi nav ko nolikt blakus AMG. Tur kaut kāds S8 varbūt tās, bet man liekas, ka S8 īsti nedavalk ar to 12-cilindrīgo motoru. Tur bišķiņ koncepts viņam mazliet savādāks. Viņš tur nav sportam, viņš tur vairāk tādam komfortam ar benzīntanku īpašumā vēlams. Bet, jā, teiksim, ja jāsalīdzina, ja mēs atgriežamies atkal pie tā paša populārā trīnieka dīzeļa, par šito tēmu es, starp citu, savā perekupu dienas grāmatā noteikti kādu, kaut kad pārskatāmā nākotnē pastāstīšu, bišķiņ plašāk, mazliet tā kā vajadzētu salauzt to stereotipu par to Mercedes dārdzību. Jo, kā es teicu, teiksim, tā kā te vairums jājās ar tiem NP7 motoriem, tur čeki kā bankā no 5 līdz 10 ar tādu pabraukt jums vienkārši vajadzēs. Ja viņi tur nevarat nopirkt ar 100-150 tūkstošiem un skrupulozi apkopt, tad jums tur cits ceļš nemaz īsti nav ejams, tur laika jautājums. Man viens jautājums, tu uz atvaino pārtrauc. Kāpēc visi, es nezinu, varbūt ne visi, varbūt nedaudz pārspīlē, bet kāpēc visi, teiksim, sūdzās par elektroniku tieši šim automam? 221. Tāpēc, ka pērk pa kapeikām nojāts miskastes. Mercedesam, Mercedes, principā tas attiecās uz visām mašīnām, bet uz Mercedesu tas attiecās, jo īpaši, ja jūs viņu pērkat, teiksim, ar kaut kādiem, es nezinu, 250-300 tūkstošiem, piekam labi Mercedes mierīgi var pirkt, ar pareizajiem agregātiem var pirkt arī ar 300-350 tūkstošiem. Ja viņš ir labi apkopts, kas vairumā gadījumā, ja jūs tur nemeklējat, kā saka, nerokaties pa tirgus apakšu, viņš arī būs vairumā gadījumu apkopts pie dīlera. Cik daudzi Mercedesi un Audi kopjās līdz 300-350 tūkstošiem pie oficiālā dīlera. Proporcionāli es domāju, ka daudz mazāk nekā Mercedes. Pie kā Mercedes atkal pa to pašu trīnieku dīzeli, viņi to motoru no 5. līdz 17. gadam nenomainīja. Tur bija kaut kādas nelielas izmaiņas, nebūtisks kaut kādas izmaiņas, tur kaut kāds AdBlue pienāca klāt, vēl tur kaut kāds nianses, bet globāli tas motors palika tas pats, un mēs varam salīdzināt to, teiksim, ar to pašu BMW M57 motoru, kuru 10. gadā BMW izdomāja nomainīt pret N-sērijas motoru. Mercedes palika turpat, kur bija. Tieši tas pats ar Audi. Audi 165 kW, 171 kW un 176 kW. Nafik vajadzēja to 176 kW motoru 11. gadā griezt nost. Būtu izdarījuši kā Mercedes, jūs tur visu līdz 15. gadam ar tiem C7 svilpodam braukāt. Ar to veco sešnieku kārbu un to trīnieku motoru. Pats labākais trīnieks motors. Vēl viens jautājums, es nezināšu rūpnīcas indeksu Mersim no 99. gada līdz 5. gadam. 220. 220. Šitas būs kā kompensācija par šo neizdevušos modeli? Pilnīgi noteikti. Labi uzturēts 221. Mierīgi var ņemt ar trīnieku dīzeli. Vienīgi ir jāsaprot, teiksim, kad atkal, teiksim, AMG nenopirks visi. Tie, kas viņu var pacelt un ne tikai pacelt kā Andris, bet arī uzturēt. Andris. Pazīstat jau Andri, jā? Mēs jau zinām Andri. Zināt, jā? Stāsts par Andri. Tā labi, jā. Jā. Respektīvi, tie, kuri var pacelt to AMG visu kārtībā, kaifs te, protams, ir. Tikai vajag labas riepas un savus laiku, lai te varētu pakaifot no sirds. Bet, teiksim, trīnieks dīzelis, to 221. jūs tur varat nopirkt. Nekādā gadījumā nepērkat viņu ar 3,5 litrīgu benzīnu. Tur noteikti nē. Bet labu trīnieku dīzeli mierīgi. Vienīgi jāsaprot, ka, teiksim, labs trīnieks 221. pre-facelifts, baigi es nerekomendētu viņu meklēt zem 10. Faceliftu vajadzētu rēķināties ar 15. Tas nekas, ka jūs viņas varat nopirkt arī pa 10-11 faceliftu. Ja jūs nopirksiet viņu pa 10-11 ar tukšu, kurš to Bardičuku ir aizslēdzis? Jā. Ja jūs viņu nopērkat ar tukšu Bardičuku, vēlnciņš zina, no kura īpašnieka un vēlnciņš zina, kur viņš ir kopies, tad ceļš jums tāds pats tā kā Andrim visticamāk būs ejams. Bet ja viņu, teiksim, nopirkt
Vācija, teiksim, no tādām labām rokām, loģiski, ka viņš nemaksās, tur, teiksim, facelifts nemaksās 10 un prefacelifts nemaksās 5, nu tad te varēs arī kaifot. Loģiski, ka, teiksim, kaut kur par riņķi būs jāpiet kaut kādām tām pašām pneimām, bet viņš būs savācams. Kas te tie papīri? Tur ir Japānas vēsturē. Certifikāti, jā, reku visi. Eiropā, kad ir atbraucis atpakaļ uz dzimteni. Jā, no Japānas atnācis kā universāls. Džeki pārtaisījuši kaut kur noteikti tukuma garažiņā. Datamlāti, viss dati. Un šeit jau ir. Un tepat kāds ir asiņojis šito te skatoties. Kāds ir samaksājis ar asinīm par šo auto? Parakstījies ar asinīm, ka viņš ir labs. Jā, nu jā, rekur. Visa defektācija. Visu skaidri gaiši redzēt. Un apakšā ir iegriezts plaukstākā viduslaikos un uzlicis zīmoli. Jā, tā viņi dara. Jā, turpat ir Japānas servis, kas atšķirās pieraksti. Reku džeki salikuši, nekā te džeki salikuši čupa papīriem, bet te kaut kāds 15 juaņas. 244. Reku vācis ķufs. Labi, šito makulatūru Atstāsim nākamajam. paši lai izstudē. Ja to nevaram pazaudēt, jā. Varbūt šo ziņu var parādīt Uzi, man ir viens jautājums. Paga. S63, vai šitāda vērtība, ja viņš Japāns augtu, vai netik rasi? Bet ja tagad kāds nopērk, vai viņi arī, tur vasaras sezonē pabrauc, nezinu, 1000 kilometru pa vasaru maksimums. Viņš tur vinnētu uz šitādu autiņu vai tieši otrādi? Krīstos vēl vērtības. Ņemot vērā, ka viņš Japāns ar maz nobraukumu un ar tik daudz papīriem, liela vēsture pēc pārskatām. Ko viņš saka? Sveiks, Kristap. Principā, es domāju, ka pilnīgi noteikti viņš šobrīd vēl stāvēs uz vietas, bet ja viņam nav nekādi negadījumi vēsturē un, reku mēs redzam, viņš ir nogājis 78 000, ja džeki tur kaut kur Vācijā vai pa ceļam uz Latviju, uz kuģa nav bišķi tur piekurķījuši, kaut ko pieregulējuši. Mēs vēl tā nedarām, vai ne? Sen jau vairs ne. Kādreiz darījām? Parāda, tos brīvs parāda acis. Jā, respektīvi, es domāju, ka vērtībai noteikti kaut ko, es domāju, ka tuvākajā laikā viņam vajadzētu stāvēt uz vietas, bet šitam pilnīgi noteikti ir potenciāls arī celties ciparā. Pilnīgi noteikti ar tādu noskrējienu. Jo viņa jau baigi vairāk nepaliek un tur tādam trīniekam dīzelim tur baigi cena nekad nebūs augšā, bet šī tādam es domāju, ka pilnīgi noteikti. Ja viss oriģināls, es domāju, ka pēc 10 gadiem viņi būs palikuši mazāk, kaut kāda daļa būs aptīta ap koku, tātad proporcionāli viņam vēl vajadzētu pieaugt ciparā. Nu, šis tomēr leģendārs. Un kā jau mēs noskaidrojam, viņam šajā paudzē baigi nav konkurenti. Baigi nav konkurenti, jo, es saku, teiksim, nebija jau, teiksim, kas tur bija? F01 ar 750 to benzīnu, lai tas kungs stāv mums visiem klāt ar to nolādēto motoru. Kas stāv servisā vai kad viņš stāv mājās garažā? Viņš reti stāv mājās. Viņš garažā varbūt stāv, bet, kā saka, naudas krāšanas stadijā. Jā. Man bija 6, 6 litri vai 12. Interesants auto. Bet nav tāda baigā atšķirība, viņam ne vizuāli nekas, aprīkojums un jau Rolls-Royce cīnā. Jā, bet AMG ir. AMG. Tur, kā saka, Roberts ir parakstījies. Motoru telpā. Jā. Ko viņš dara, tas Roberts tēt? Džeki jau bija pagooglējuši, ko tas motoru... McLaren komandā kaut ko skrūvēju, iespējams F1. Tā, jā? Tieši tas, kas šito dzinēja taisīja. Nu, tā jau bija salicis, gan jau, ka labi, ja viņi paaugstināja. Ja ir paaugstināts amatā, tas nozīmē, ka motori ir labi, uzticami. Ja pazemina amatā, tad jāsaprast, kas tas motors nav uzticams. Nu, ja viņš šodien strādātu Kijā rūpnīcā, tad būtu jābūt uzmanīgam. Tad es ņemu savus vārdus atpakaļ par to, ka viņam varētu vērtības celties. Jā, tad uz garažu. Klients. Pakaļ šloju. Klients? Jā, lūdzu. Nav kaut kāds aparāts Māra, 63 Māra. 24,5 var dabūt. Pa 27. Tu metīs klāt? Protams, jums kā labiem cilvēkiem.
26, 27, 32. Es teicu, ka vērtība ceļās viņam. Labi. Vismaz tā, jā.